Labvakar, cienījamie skatītāji, turpinot sarunas par laknēm, turpinot sarunas par to, kas šobrīd notiek medicīnā, es esmu uz sarunu aicinājis Daci, vārds mainīts, un arī seju jūs neredzēsiet, bet tas ir tikai tāpēc, ka, lai cilvēks justos droši un lai viņš var runāt to, ko viņš tiešām redz un to, ko viņš zina, nevis to, ko pieprasa valdība. Labvakar, Daci. Labvakar, Edgar. Nu, izstāstiet savu pieredzi ar cilvēkiem, kas ir pieņēmuši šo iniciāciju kultā, kas ir lietojuši šīs labvēlīgās substances, jā, un kas no tā viss ir iznācis? Jā, esmu mediķis ar ilgadēju darba pieredzi, strādājusi tādās iestādēs, kur man ir bijusi saskarsme vispār ar vīrusu infekcijām, dažādām citām problēmām. Principā veselības aprūpē esmu ilgstoši. Un tādēļ varu lepoties ar savām zināšanām, ar savu darba pieredzi. Un tas ir tas, kas man ir devis tādu motivāciju un cilvēku aprūpē vispār, jā, jo man ir ļoti svarīgs cilvēciskais faktors vispār medicīnā un veselības aprūpē. Un pienākot šim visam laikam, afēras laikam, ko es jau uzreiz varu nosaukt kā afēru, ja, jo uzreiz bija skaidrs, ka tā ir afēra. Man tur absolūti nebija nekādu šaubu, jā, jo praktiski saskaroties ar to pirmo info, kas nāca no Ķīnas, dokumentālā filma, kurā tika ļoti pompozi parādīti skati ar kliekšanu, ar mirušiem cilvēkiem, ar tādām situācijām, un atvainojiet, un operators skrien pakaļ ar kameru, jā, tur, kur ir ļoti bīstama infekcija. Es noskatījos 5 minūtes, un tad man bija doma, ar kādu mērķi tas tiek rādīts. Nu, protams, kad nāca informācija par to, ka ir glābējs, vakcīna, nākamā doma man bija tā, ka tas, bizness, nu, skaidrs. Bizness ir bizness, bet šai visai lietai bija diezgan mērķis, pavisam cits, nežēlīgs, ļoti nežēlīgs, cinisks, cilvēku tiesību pārkāpums, viennozīmīgi. Sākumā droši vien, ka man bija šī sajūta, protams, par vīrusu kā tādu, es saprotu, iespējams, ka viņš ir bīstamāks, iespējams, kad ir jārēķinās ar to, jā, un cilvēkiem jābūt ir uzmanīgiem, jā, bet ar katru soli, kad nāca valdības lēmumi, tieši valdības lēmumi, par to, kā mēs rīkosimies, kā mums jārīkojās, kā mums cilvēki ir jānorobežo, jāliek maskas, par maskām vispār runājot, jā, tas bija, man uzreiz bija reakcija, pretreakcija, kas absolūti neiet kopā ar cilvēku imūnsistēmas stiprināšanu. Jā, bet tas neiet kopā arī ar fiziku. Nu, absolūti ar fiziku neiet kopā, un man vispār nekas negāja kopā. Gan kā speciālistam, gan kā mediķim, jā, gan arī tīri no cilvēciskās sajūtas, jā, jo intuīcija man arī diezgan stiprā puse, kad es diezgan ātri to sapratu. Un, protams, pēc tam jau sākās viss smurks ar to, kad, kāds mērķis bija šim visam procesam. Īpaši gribu uzsvērt to, ko es sapratu ļoti ātri, ka vakcīna, tā nav vakcīna, un atnākot dokumentiem, pavada dokumentiem kopā ar vakcīnu,
izlasot sastāvu, bija tāda pretreakcija, par ko manī nostājās milzīga pretreakcija. Zinot šo sastāvu, droši vien, ka šobrīd mēs neiedziļināsimies tajā sastāvā, jo ļoti daudzās vietās arī, protams, bija šī informācija sniegta, jā? Bet, nu, protams, šie vārdi par to, ka tas satur šimpanzes adenovīrusu, kurš ir iestādīts vienkārši runājot cilvēka embrija, embrija, par cilvēku nebija runa, bet embrija nieru šūnā. Ja? Un kas mani fascinēja vēl vairāk, ka nerunājot par to, ka tur bija vesela tabula ar blaknēm, reālām blaknēm, pēc biežuma, ja? Nu, tas bija tā kā pilnīgi normalitāte, ja? Ar ko būtu jārēķinās. Un, respektīvi... Un tā blakna bieži vien bija nopietnāks par to pašu to saslimšanu. Pilnīgi. Un realitāte ir tāda, kad izlasot šo visu pavadu rakstu, jā, kas bija tur rakstīts, jā, par utilizāciju. Respektīvi, tur bija rakstīts tā, ka bīstams apkārtējai videi, un tu nedrīksti mest kopējā konteinerī, ja tev paliek kaut kas tur pāri, ir īpašos apstākļos jānorisinās utilizācijai, jo šis šķidrums satur ģenētiski modificētus organismus. Jā? Organismus, jā. Nevis to daļas. Jā, tur ir GMO. Tieši arī skaidri un gaiši rakstīts, jā? Ģenētiski modificētus organismus, jā? Bīstams videi. Apkārtējā vidē viņi izmest nevar putniem, dzīvniekiem, tas tieši ir kaitīgs cilvēkam, inicēt to vienmēr var. Pilnīgi mierīgi. Mani vispār šokēja tas fakts, kādā veidā vispār praktizēja vakcināciju, jā, kā jebkurā iespējamā vietā, kur tik viņu var centros, visur kur, ja līdz šim vakcīnai bija jāstāv noteiktos grādos, par ko mēs varētu arī runāt to, kad atvainojiet tādos grādos tur bioloģiskus materiālus, nevis vakcīnu, jā. Un epidēmijas laikā mēs nekad vakcīnu neveicam, jā, kas arī ir dīvains pasākums, jā. Ne tikai šie visi faktori, jā, pieminēšu arī situāciju, jā, ja mēs esam aizgājuši runājot arī, kādiem pacientiem mēs drīkstam šo vakcīnu veikt, jā, pilnīgi visiem bez izņēmuma. Pilnīgi visiem. Nu, tik daudz faktoru, ar kuriem es saskāros, arvien vairāk man atvēra acis, un arvien vairāk bija grūti dzīvot tajā vidē, strādāt tajā vidē, kad mums lika par pienākumu katram cilvēkam, katram pacientam piekrist, lai viņš šo vakcīnu veiktu. Respektīvi, viņam pierunāt. Jā, tieši tā. Uz ko es ļoti, ļoti arī protestēju, tas manī vispār iekšā bija tāds gan manī pašā, gan arī to, lai es varētu vispār reāli cilvēkam kaut ko pastāstīt, ja, kas tas ir īsti. Ja. Vēl fascinējošs fakts par to bija, ka mums atsūta nolikumus, informāciju. Procesā man fascinē visvairāk bezsimptomu saslimšana. Šis vārdu salikums, ja, ko es gribēju šobrīd piebilst. Ja, ja, tā kā, mācīja, ka slimības sastāv no simptomiem. Tieši tā. Jo, nu, saprotiet, katrs process, katrs likums, tā kā vadlīnijas, kas tika liktas veikt mediķiem, ja, šajā visā procesā, nu, viņas vienkārši ir absurdas. Viņas neiet kopā ar cilvēka nefizioloģiskiem procesiem, nu, absolūti, ja, tas man bija pilnīgi skaidrs. Bet tas ir interesanti, ja jūs minējāt vadlīnijas, ja, tad faktiski pa 30 gadus pēdējos mediķi strādā pēc vadlīnijām. Jā. Viņas lēnā garā tiek pieredināti,
Ka vadlīnijas ir pāri visam, domāt vairs nevajag. Jā. Jā, un tad var būt, ka tas ir arī atbilde, šī ir atbilde, kāpēc tās vadlīnijas bija vajadzīgas. Ne jau tāpēc, ka drošāk, ne jau tāpēc, ka tur var iztiesāt gadījumus, bet tāpēc, lai viņi nedomātu. Jā, vadlīnijas tik absurdas un muļķīgas vadlīnijas, lai tikai piespiestu cilvēku vakcīnu veikt, diemžēl, bet to es varu šobrīd patiešām es varu to nosaukt par bioloģisko karu. Cinisks, nežēlīgs, bioloģiskais karš, kā jau minēja, cilvēku tiesību pārkāpums, jo murgs pēc tam sākās, kad notika piespiedu šī vakcinācija, jeb injekcijas veikšana, un manā praksē nāca cilvēki ar psiholoģiski tiešām sagraut nervu sistēmu, kuriem vienkārši viņi sēdēja un gaidīja kaut kādas 10 minūtes, vēl pagaidiet, bija tiešām cilvēki, kas negribēja to darīt. Viņiem bija vienkārši jāsagatavo sevi psiholoģiski, Es nespēju vienkārši mierīgi uz to visu skatīties. Tas bija tiešām ļoti smagi. Labi, cilvēki, piekrita, ok, es neko nesaku, ko? Sākumā ļoti es pret to pretojos un patiešām mēģināju pastāstīt cilvēkam, lai tiešām viņš pārdomā un izdomā, bet, ja manā darba kolektīvā man nav noteikšana, tad, es tur neko nevaru izdarīt, Tas ir viennozīmīgi. To nosaka vadība, to nosaka vadošais speciālists, kas to dara. Protams, sākoties visam šim procesam, veselības aprūpē strādājot, iepazinu cilvēkus maksimāli ar viņu visām diagnozēm, iepazinu cilvēkus, savus pacientus, lai secinātu, ka vakcīna reāli nodara milzīgu postu, milzīgu. Un ko es gribu pateikt, ka diemžēl šis milzīgais posts, ko izdara šī injekcija, tas ir neatgriezenisks. Diemžēl, jo secinu to, ka tā ir šūnu gēnu terapija, viennozīmīgi. Viņi izmaina DNS? Tieši tā. Jo mēs saprotam, ka mūsu svarīgākais materiāls organismā ir šūna, tas ir mūsu pamats, tā ir mūsu uzbūve, un ja katru mazāko šo mūsu svarīgāko organisma daļiņu sabojā, izmaina viņa DNS, tad ir skaidrs, ka ieslēdzās posmu pa posmam. Mēs esam vienots veselums, organisms ir vienots veselums, un ieslēdzās posmu pa posmam šī visa smagā situācija, kas arī veicina līdz pat organismu bojājai. Tikko pat parādījās informācija par to, kāpēc ir jāēd kukaiņi. Kukaiņi satur, aizmirst to hormonu nosaukumu, bet tas ir viens no anaboliem hormoniem, ko lieto arī kultūristi, bet viņš stimulē šo gēnu faktiski izmaiņas, viņš stimulē šo DNS pārrakstīšanu. Un tas ir vēl viena sastāvdaļa, kāpēc šai visai cirkam, kas šobrīd notiek, kaut gan par cirku to var nosaukt tikai tā. Zināt, es teikšu tā, ka šis ir ļoti smags cirks, diemžēl, šis viss process ir tik smalki pārdomāts, plānots no visām pusēm, lai cilvēki vienkārši iznīcinātu sevi paši. Un tas ir pats smagākais, ka paši savā starpā tiešām nežēlīgi sāk konfliktēt, tuvākie cilvēki un tam līdzīgi. Tas ir tiešām murgs, vissmagākais, bet ļoti perfekti un smalki pārdomāts process, lai
patiešām to cilvēku iznīcinātu. Un te vairs patiešām neiet runa par biznesu. Jā, bizness noteikti viennozīmīgi teikšu, ir labs, jā. Man ir ļoti žēl un ļoti skumji par to, ka šajā biznesā iesaistās mūsu pašu cilvēki, kolēģi, jā. Diemžēl, bet teikšu tā, man šādu naudu nevajag. Un viņi faktiski pārdod savu dvēseli par tiem grašiem, ko viņi dabū. Tieši tā. Es patiešām esmu, pat varētu teikt tā, ļoti pateicīga savam organismam, savām smalkajām šūnām, kā es arī saku, ja, kad ir šī intuīcija un šī sajūta. Nē, kaut kas nav riktīgi, posmu pa posmam, un tu reāli saproti, kas arī notiek. Un ir tik nenormāli sāpīgi redzēt un saprast, un tas ir jāpieņem, jā, kurš cilvēks un savs pat tuvākais cilvēks izvēlās to, ko viņš izvēlās. Bet iet runa par to, ka cilvēkam tiek izmainīta psihe, domāšana, un attiecības vienam ar otru ir pilnīgi sabojātas, cilvēki attālinās, sašķeļās. Tāds arī bija mērķis. Tāds arī ir tas smalkais mērķis. Bet tas jau ir tāds, diezgan redzams šobrīd, jā. Ka... Sākumā citāti špricēšana, pēc tam nāk, teiksim, dalīšana cilvēku kastās, ja, špricētie, nešpricētie, pēc tam Ukraiņi, Krievi, ja, tagad ir vēlēšanas, nevēlēšanas, ja. Visu laiku mēģina tagad pieminekli nogāzt, tagad ir latvieši, Krievi atkal. Visu laiku mēģina kā tos cilvēkus sarīdīt. Jā, un protams, diemžēl, runāsim par tādiem globālas plāniem, jā, viņiem ir izdevies, diemžēl ļoti skumji, bet viņiem ir izdevies ļoti daudzas ģimenes izšķirt, būsim godīgi, es pati personīgi zinu, jā, kur ģimenē sadalās domstarpības par šo vakcīnu un nozīmīgumu un tam līdzīgi, un vispār tātad kolektīvos, mobbings, bosings, ja mēs gudri runājam. Ļoti, ļoti skumji skatīties un saprast un redzēt, kā cilvēkiem izmainās domāšana. Ir cilvēki, kas tam nav noticējuši. Un ir cilvēki, un man ir pacienti manā praksē bijuši vecāka gada gājuma cilvēki, viņi ļoti labi saprot, kas notiek, un neļauj sev to darīt. Bet, diemžēl, tikpat labi es zinu arī kolēģis un pazīstu arī kolēģis, kuri patiešām ir noticējuši šim zinātnes šedevram, teiksim tā varbūt. Zinātnē? Jā, tieši tā, zinātnē. Un nošpricē visu savu ģimeni, visu savu apkārtni. Pilnīgi un absolūti. Ļoti skumji, bet fakts. Un tāpēc arī manā gan mediķa praksē, gan arī tuvākiem cilvēkiem, diemžēl, ir bijuši konflikti un tā tālāk. Un tas ir ļoti, ļoti smaga situācija. Es nekad iepriekš nebiju iedomājusies, kad vispār kaut kas tāds reāli var notikt. Brīžiem pat, nespēju pieņemt šo situāciju. Ja? Tas ir dramatiski, ja? Un kā es gribu pateikt, varbūt ir karos, kad tu zini un redzi reāli pretinieku, bet šeit nāk savs cilvēks, savs tautietis, tam, kuram te būtu jāizsargā. Es esmu dziļi sašutusi par policiju, es esmu dziļi sašutusi par daudziem kolēģiem. Bet Levita kungs jau sākumā teica, ka tas ir hibrīda karš, ka tas nav parasts karš, ja? Nu jā, tieši tā. Kas ir tas, ko jūs vēl esat redzējusi no šīm reakcijām, no blaknēm, varbūt? Jā. Man personīgi, es varu pilnībā droši pateikt, tātad šī nav vakcīna. Šī patiešām nav vakcīna. Šīs injekcijas mērķis ir pavisam cits. Kāds ir mērķis? Tātad es jau teicu, ka tiek iznīcināta organisma galvenā
pamatvērtība šūna, izmainīts viņas, tātad, ja mēs gudri runājam, DNS, jeb viņas darbības stāvoklis, jeb vispār viņa tiek iznīcināta, ja, pati mazākā šūna, un līdz ar to tiek ieslēgts paša iznīcināšanās process organismam pašam, diemžēl. Un tas tiek velk līdzi katru posmiņu pēc posmiņa, ja, un cilvēkiem būtībā ļoti ir dažādas šīs reakcijas, ja, bet es no savas pieredzes pateikšu konkrētas lietas, ja, ar